Kramiņš atzīstas, ka ir tiešs cilvēks un savu viedokli pauž pat tad, ja tas dziedātājam ir nepatīkams. Arī pirms Eirovīzijas fināla vokālajam pedagogam ir ko teikt. Protams, it kā man jāsako līdz tiem notikumiem, esmu spiests iepazīties un sekot līdzi. Es jau savu balsi noteikti atdodu Olgai Rēckai, tieši no tā audzinošā aspekta. Lai vismaz jaunā paudze apskatās, kā ir jāstrādā uz skatuves, kādai jābūt skatuves enerģētikai, harizmai. Viņa kā māksliniece izdara visu. Lec, dejo, dzied, super. Cilvēki ir kaut kā mēģinājuši, tiešām palikuši par ākstiem šajā Eirovīzijā, vismaz to, ko es redzēju pusfinālos, un mēģina par katru cenu iekarot skatītāju simpātijas, darot jebko. Bet skatuve to necieš, un par mākslu vispār nerunāsim. Iespējams, ka dažam dziedātājam jāpamācās no stāsta par Edgara Kramiņa suni, kurš lielā nepacietībā gaidīja, kad atkal varēs kopā ar saimnieku uzdziedāt. Es tā nonācu pie idejas, ka es varētu piemeklēt viņam kaut kādu repertuāru, sākt mācīt. To viņš darīja ļoti ritmiski un ar palēlinājumu, un viņš ļoti gaidīja. Viņš izmisīgi gaidīja to savu pantu. Lai gan pašlaik pilsētas šaurības un aizņemtības dēļ Kramiņš suni atļauties nevar, pēc enerģijas, ko sniedz suns, viņš brauc uz laukiem. To, ka mums ir tik daudz nelaimē nonākuši dzīvnieki bez mājām un ģimenes siltuma, Kramiņa kungs dēvē par valsts iezīmi. Tas liecina par to, ka mums intelektuāli un morāli ir zemes raudzes sabiedrība. Tā tas ir. Mēs diezgan viegliprātīgi paņemam dzīvnieci un viegliprātīgi viņu atdodam dzīvnieci. Tāpēc, lai vairotu labo, mēs šodien esam apņēmušies palīdzēt atrast kādam nelaimē pamestajam jaunas mājas. Kramiņa kungs, jūs izskatāties sajūsmināts. Es? Suņi labu enerģiju dod. Man tikai žēl tās šausmīgās, ka viņiem tās restes, bet nu neko darīt. Vislabāko kontaktu vokālais pedagogs atrod ar baronu Bossu un jau tagad grib viņu paskolot. Kā tev tagad vispārībā ieaudzināt vairs pie kārtības nekā? Sēdi, sēdi, sēdi. Ev, sēdi. Ja runājam par skološanu, vai var iemācīt suni dziedāt? Ja viņš ir uzaudzis šai ģimenei, kur spēlē klavierus, viņš reaģēs ļoti normāli. Man visi suņi ir reaģējuši normāli. Viņš ir koordinētāks. Līdz ar to es teiktu, viņš noteikti muzikā ir ritmiskāks varbūt, bet muzikālāks noteikti nē. Noteikti nē. Muzikalitātei ir vajadzīga tomēr intelektuāla darbība, muzikai vajadzīgs sirds gudrība. Nu. Labi, labi. Bossam tik un tā interesē kārtīga pastaiga. Lai gan boss ir tikai 3 gadus jauns, prāts uz rotaļām sunim nenesās. Viņš pielāgojas Kramiņa kunga solim. Ja ir māja un sēta, kura ir teritorija, var nebūt liela, viņš tajā justos ļoti labi. Viņš ir ļoti saprātīgs suns, ļoti, kā jau es teicu, ļoti intelektuāls suns. Viņš nav pārāk, viņam nav daudz gadi. Tas nozīmē, ka viņš pakļausies, pielāgosies labāk. Tāpat kā cilvēkiem. Ar gadiem ir grūtāk apprecēties, jo katram ir savi dzīves ieradumi, un ar gadiem ir grūtāk pielāgoties. Viņš ļoti pielāgojās. Man patīk skumji sacis. Vispār cilvēki, kad ir skumji, ir skaisti, arī dzīvnieki. Tāpēc, ka tajā ir daudz vairāk, kas ko atkodēt nekā vienkārši priecīgā cilvēkā. Labrīt! Mani sauc Edgars Kramiņš, un tas ir mans jaunais draugs, barons Boss. Jūs skatāties raidījumu Ķep uz sirds.